Lasījums no Marka evaņģēlija 12. nodaļas. Un viens no rakstu mācītājiem, kas bija dzirdējis, ka tie bija strīdējušies, zinādams, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam vaicāja: kurš ir augstākais bauslis pār visiem? Bet Jēzus tam atbildēja: augstākais bauslis pār visiem ir: klausies, Izraēli, tas kungs, mūsu dievs, ir viens vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Šis ir augstākais bauslis. Otrs šim līdzīgs ir: tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa pār šiem nav. Un rakstu mācītājs uz viņu sacīja: gan labi, mācītāji, tas ir tiesa, ko tu sacījis. Viens vienīgs dievs ir, un cita nav kā viņš vien, un to mīlēt no visas sirds, un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visas spēka, un tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi dedzināmie upuri un citi upuri. Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens neuzdrīkstējās vairs viņu jautāt. Un Jēzus atbildēja un sacīja, mācīdams Dieva namā: kā rakstu mācītāji saka, Kristus esot Dāvida dēls? Jo pats Dāvids ir sacījis caur svēto garu: tas kungs ir sacījis uz manu kungu: sēdies pa manu labo roku, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavām kājām. Kad nu Dāvids pats viņu sauc par kungu, kā tad tas ir viņa dēls? Un daudz ļaužu viņu labprāt dzirdēja. Un viņš savā mācībā uz tiem sacīja: sargieties no rakstu mācītājiem, kam tīk garjos svārkos staigāt un tirgus laukumos tapt sveicinātiem, un sinagogās augstākajos krēslos sēdēt un augstākajā vietā viesībās, kas atraitņu namus aprī un taisnojas ar savām garjām lūkšanām, šie dabūs jo grūtu sodību. Un Jēzus sēdēja Dieva šķirstam pretī un lūkoja, kā ļaudis naudu meta Dieva šķirstā, un daudz bagāti iemeta daudz, un viena nabaga atraitne nāca un iemeta 2 artavas, tas ir 1 kvadrants, un viņš savus mācekļus aicināja un uz tiem sacīja: patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas Dieva šķirstā ir metuši, jo visi no savas bagātības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Pirmā ķēniņu grāmata, 4. un 5. nodaļa. Tā ķēniņš Salamans bija par ķēniņu pār visu Izrēlu, un šie ir tie lielkungi, kas viņam bija. Azarija, Cadoka dēls, bija augstais priesteris. Elihorefs un Ahija, Šišas dēli, bija rakstveži. Jehošafats, Ahiluda dēls, bija padomnieks. Un Benaja, Jojadas dēls, bija karaspēka virsnieks, un Cadoks un Abjatars bija priesteri. Un Azarija, Nātana dēls, bija celts pār uzraugiem, un Zabuds, Nātana dēls, bija priesteris, ķēniņa draugs. Un Ahīšars bija nama uzraugs, un Adonirams, Abdas dēls, bija pār darbiniekiem celts. Un Salamanam bija 12 uzraugi pār visu Izrēlu, kas ķēniņu un viņa namu apkopa. Ikvienam bija mēnesi par gadu tā apkopšana. Un šie ir viņu vārdi. Hura dēls bija uz Efraima kalniem, Dekera dēls bija Makacā un Šaalbimā un Betšemešā un Elonā un Bethaanā, Heseda dēls Arubotā, un tam bija vēl Šoho un visa Hefera zeme. Abinadaba dēls bija pār Nafat Doru, un Tafata, Salamana meita, tam bija par sievu. Baenam, Ahiluda dēlam, bija Taanaha un Megida, un visa Betšēna, kas ir sānis Cartanai apakš Jezrēlas, no Betšēnas līdz Abel-Mehola klajumam, līdz viņpus Jokneamai. Gebera dēls bija Ramotā Gileādā, un tam bija Jaira, Manases dēla ciemi Gileādā. Viņam bija arī Argoba vidus Basanā,
60 lielas pilsētas ar mūriem un vaļa aizšaujamiem. Ahinadabs Ido dēls bija Mahanaimā. Ahimāts bija Naftaļa zemē, šim arī dzen bija Salamana meita Basmata par sievu. Baēna Hušaja dēls bija Ašerā un Alotā. Jehošafats Parūs dēls bija Isašara zemē. Šimejs Elas dēls bija Benjamīna zemē. Gebers Ūrijas dēls bija Gileādā, Sihona amoriešu ķēniņa zemē un Oga Basanas ķēniņa zemē un bija vienīgais uzraugs tai zemē. Jūdas un Izrēla ļaužu bija daudz, tik daudz kā smiltis jūrmalā. Tie ēda un dzēra un bija priecīgi. Un Salamans valdīja pār visām valstīm no lielās upes un pār filistiešu zemi un līdz Ēģiptes robežai. Tie nesa dāvanas un kalpoja Salamanam visu viņa mūžu. Un Salamana barība uz vienu dienu bija 30 kori kviešu miltu, 60 kori citu miltu, 10 baroti vērši un 20 vērši no ganībām un 100 avis, bez briežiem un stirnām un meža kazām un barotiem putniem. Jo viņš valdīja pār visu to zemi, šaipus lielās upes, no Tifsas līdz Gazai, pār visiem ķēniņiem šaipus lielās upes. Un viņam bija miers no visām pusēm visapkārt. Un Jūda un Izraels dzīvoja mierā, ik viens apakš sava vīna koka un apakš sava vīģes koka, no Danas līdz Beršebai, visu Salamana mūžu. Un Salamanam bija 40 000 braucamo zirgu un 12 000 jātnieku. Un uzraugi apkopa ik viens savā mēnesī ķēniņu Salamanu un visus, kas pie ķēniņa Salamana galda ēda. Tiem netrūka nenieka, un miežus un salmus zirgiem un kamieļiem tie nesa tai vietā, kur viņš bija, ik viens pēc savas kārtas. Un Dievs deva Salamanam gudrību un ļoti dziļu sapratni un daudz zinību, kā smiltis jūrmalā. Un Salamana gudrība bija lielāka nekā visu austrumu zemes bērnu gudrība un nekā visu eģiptiešu gudrība. Un viņš bija gudrāks pār visiem cilvēkiem, pār Etanu, Ezraha dēlu, un Hemanu, un Kalkalu, un Dardu, Mālas dēliem, un viņa slava izpaudās pie visām tautām visapkārt. Un viņš runāja 3000 sakāmus vārdus, un viņa dziesmu bija 1005, un viņš runāja par kokiem, no Libānas ciedru koka, sākot līdz īzapam, kas pie sienas izaug. Un viņš runāja arī par lopiem un par putniem, un par tārpiem un par zivīm. Un no visām tautām nāca klausīties Salamana gudrību, no visiem zemes ķēniņiem, kas bija dzirdējuši par viņa gudrību. Un Hirāms, Tiras ķēniņš, sūtīja savus kalpus pie Salamana, jo viņš bija dzirdējis, ka šo bija par ķēniņu svaidījuši viņa tēva vietā, jo Hirāms Dāvidam bija draugs bijis visu mūžu. Un Salamans sūtīja pie Hirāma un sacīja: Tu zini, ka mans tēvs Dāvids nevarēja namu uzcelt tā kunga Jahves sava dieva vārdam, kaļu dēļ, kas viņam bija visapkārt. Tiekams tas kungs Jahve tos lika apakš viņa kājām. Un nu tas kungs Jahve, mans dievs, man devis mieru visapkārt, ka nav neviena pretinieka, nec cita ļauna kavēkļa. Un redzi, es domāju uzcelt namu tā kunga Jahves sava dieva vārdam, itin kā tas kungs Jahve uz manu tēvu Dāvidu runājis un sacījis: Tavs dēls, ko es tavā vietā sēdināšu uz tava goda krēsla, tas uzcels namu manam vārdam. Tad nu pavēli, ka man cērt ciedru kokus no Libānas, un mani kalpi būs ar taviem kalpiem, un algu taviem kalpiem es tev došu, tā kā tu saki, jo tu zini, ka pie mums neviena nav, kas kokus tā māk cirst kā sidonieši. Un notikās, kad Hirams Salamana vārdus dzirdēja, tad viņš ļoti priecājās un sacīja: Slavēts, lai ir tas kungs Jahve šodien, kas Dāvidam gudru dēlu devis pār šo lielo tautu. Un Hirams sūtīja pie Salamana un sacīja: Es esmu dzirdējis, par ko tu pie manis sūtījis. Es darīšu visu tavu prātu ar ciedru kokiem un priedēm. Maniem kalpiem tos no Libānas būs novest jūrmalā, un es tos vedīšu ar plostiem pa jūru uz vietu, ko tu man noteiksi, un es tos tur atraisīšu, ka tu tos vari aizvest. To arī darīsi manu prātu un dosi maizi manam namam. Tā Hirams Salamanam deva ciedru kokus un priedes, kā viņš pats gribēja,
Un Salamans Hiramam deva 20,000 koru kviešu maizei viņa namam un 20 koru sagrūstas eļļas. To Salamans Hiramam deva ik gadus. Un tas kungs Jahve Salamanam deva gudrību, itin kā tam bija runājis, un starp Hiramu un Salamanu bija miers, un tie abi derēja derību. Un ķēniņš Salamans uzlika darba klausību visam Izrēlam, un darbinieku bija 30,000 vīru, un viņš tos sūtīja uz Libānu, pa 10,000 ik mēnešus pēc kārtas. 1 mēnesi tie bija Libānā, un 2 mēnešus tie bija mājās, un Adonirams bija uzraugs pār šiem darbiniekiem. Un Salamanam bija 70,000 nastunesēju un 80,000 akmens cirtēju uz kalna. Bez Salamana virsuzraugiem, kas pār šo darbu bija iecelti, to bija 3,300, kas uzraudzīja ļaudis, kas darbus darīja. Un ķēniņš pavēlēja laust lielus akmeņus, dārgus akmeņus, apcirstus akmeņus, namam likt pamatu. Un Salamana amatnieki un Hirama amatnieki un giblieši tos apcirta un apstrādāja kokus un akmeņus, nama uzcelta. Lasījums no Hozejas grāmatas 7. nodaļas. Ar savu ļaunumu tie iepriecina ķēniņu un lielkungus ar saviem meliem. Tie visi ir laulības pārkāpēji, tie ir kā ceplis, kurināts no cepēja, kas mīklu samīcījis mitējās kurināt, kamēr tā ir uzrūgusi. Mūsu ķēniņa dienā lielkungi kļuva vāji no vīna karstuma. Viņš sniedz savu roku smējējiem, jo tie ar savu sirdi dodas uz viltību, kā ceplī. Viņu cepējs guļ cauru nakti, rītā viņš deg kā uguns liesmās. Tie visi ir iekarsuši kā ceplis un aprī savus tiesnešus. Visi viņu ķēniņi krīt, neviens no tiem mani nepiesauc. Efraims jaucas ar tautām, Efraims ir rausis, ko neapgriež. Sveši norīja viņa spēku, un viņš to nemana. Arī sirmums viņam ir uznācis, un viņš to neatzīst. Un Izraēla gods dod liecību pret viņa vaigu, bet tie neatgriežas pie tā kunga Jahves sava dieva, un tomēr viņu nemeklē. Jo Efraims ir kā nejēdzīgs balodis bez prāta. Ēģipti tie piesauc, pie Asura tie staigā. Kad tie nu tā staigā, tad es savu tīklu pār tiem izplatīšu. Es tos nometīšu lejā kā putnus apakš debes. Es tos pārmācīšu, tā kā ir sludināts viņu draudzēji. Ak vai tiem, jo tie bēg no manis, posts pār viņiem, jo tie ir noziegušies pret mani. Es tos gan gribētu atpestīt, bet tie runā melus pret mani. Un tie mani nepiesauc no sirds, kad tie kauc uz savām gultām. Tie sapulcējas labības un vīna dēļ, bet man tie turas pretī. Gan es tos pamācu un stiprinu viņu elkoņus, bet tie domā ļaunu pret mani. Tie griežas, bet ne uz to, kas augšā. Tie ir kā viltīgs stops. Viņu lielkungi kritīs no zobena, viņu trakās mēles dēļ. Tas būs viņu apsmiekls Ēģiptes zemē.